Nu ko, 2 nedēļas pagājušas? Ierakstāt. Mēs esam Rīgā. Mums jāskatās. Jā, man arī patīk sevi skatīt. Jā, Nu ko, mēs esam Rīgā. 2 nedēļas ir pagājušas. Es tev neatbildēju, kādu man Es jau prasīja, kā saprotu, man iet. Tajā brīdī es tiešām negribēju tev neko rakstīt. Kā rāda filmās Es staigāju aizlidoju. pa māju un domāju, Un man mājās stāv Karla Fāzera dzeltenā šokolāde, man mājās stāv geišas konfekšu kaste. Nu, no viena pasākuma man mājās ir vēl kaut kas noteikti garšīgs. Un es vienkārši domāju, nu varbūt šī ir tā diena, kad vienkārši vajadzētu tā kā ļaut sev. Jā. Bet es tā vēl pastaigāju. Un tomēr apēdu medusmaizi. Ļoti labi. Jā. Tu atradi alternatīvu. Es apēdu medusmaizi, Nu, redzinīgais, kamēr tev būs tās lietas redzamas vai jūtamas, viņas tā kā rengens caur to skapīti dedzinās. Jā, es mēģināšu viņas kādam uzdāvināt. Jāsaprot, kam. Jo zini, kas tas ir? Tas īstenībā ļoti fizioloģiski pilnīgi izskaidrojams. Jo apēdot cukuru, mums atbrīvojas laimes hormons. Un šis laimes hormons, mūsu prāts ir tik gudrs, ka viņš grib, lai tev ir forši un labi. Un viņš tev liek to darīt vēl un vēl. Un tātad, ja tu zini, ka tev ir, tad tevs prāts tev saka, kāpēc, kur problēma, kāpēc neapēd, būs tik forši. Un tā ir tā cukura gan atkarība, gan arī fizioloģiskā vēlme paņemt un apēst. Tāpēc, ja tev nav tieši tā, visi ceļi ved pie medusmaizes vai pie kāda auzu cepumiņas izdevās, es tev gribēju šodien uzcert, bet arī bija pārāk strauši. Jā, tas rīts man bija ar visādām hapulcām. Es plānoju visu laiku cept. Viņi īstenībā zini, ko tu vari darīt? Viena ir kāda forša metode, ko darīt, kad tu saproti uz nedēļu, tas varētu būt nākošās nedēļas uzdevums. Vienu recepti pagatavot vienkārši 1 nedēļā. Un tu saproti, kurā brīdī es to izdaru. Un tas būs reiz no rīta. Tu vienmēr tie rīti saplānot. Jā. Nu, zini, ko tu vari man tev uz izaicinājumus, tavas personības tipu mazliet, ja domāju, kas man nolasīs, es tā ceru, ka plus mīnus pareizi. Tāds, kurš grib un neko neizdarīt. Kuram ir izaicinājums, ir motivējošs. Tev motivē izaicinājums, tev motivē, ja es kļūdos, tad tu man saki, bet pēc tās teorijas, ka es arī pielietoju jebkur īstenībā. Man ļoti viegli ir saprast, kurā brīdī šie 4 tipi un kas kuru motivē. Vajadzētu būt, ka tev motivē izaicinājums, ka tev motivē sasniegumu, ka tev motivē nauda, ka tu esi līderis, kurš vada, kurš dara. Un ņemot vērā, ka tev ir 2 bērni ar to visu, kur tu noved lietas īsti, nu, es šaubos, ka es kļūdos tavā personības tipā. Līdz ar to tev ir izaicinājums uzlikt taimeri un skatīties, cik tu ātri to savus cepumus uztaisīt. Tas būs 5 minūtes. Es pa viņiem domāju stundu, jāiet uztaisīt. Man Elspētē saka, ejam taisīt kopā, un mēs nekur neaizējam. Nu, redz, tad ir 5 sekundžu likums. Vai pa tālu. Tev ir tas instantais tajā brīdī, ka ejam taisīt, tu pat vari skaitīt 1, 2, 3 un ej. Jo tajā brīdī, ja tu tajās 3 sekundēs neaizies, tad drīzāk tu neizdarīsi. Un tā ir plus mīnus ar visu arī ar treniņu, uztaisīšu treniņu. Kāpēc ēdēšu bišķiņā? Un viss momentums ir zudis. Tad iešu uztaisīt cepumus. Nē, 1, 2, es pat esmu, ka es skaļi skaitu. Kā man tur prokrastinācija kārtot mainu, nav jau kā tik tev traki. vakar redzēju tavā storijā, ka tev arī bija Izdarīju visu. Paldies, ka tu padalījies. Mēs jutāmies arī kā normāli cilvēki. Es beigās, bet es tieši tāpat skaitīju. Es sēžu, domāju, nu vēl 1, 2, 3 cēlos un darīju. Izdarīju visu, tikai bilžu atlas neuztaisīju. Bet pārsvarā, jā, es sevi motivēju ar to vienkārši ej un dari. Man gan nav maziņš brīnumiņš, jā. Tas nav attaicinājums. Protams, uz to var viegli norakstīt. Jā. Bet Tātad par recepti auzu cepumiņu vēl nav tapuši tas viens, ja? Kā ir ar olbaltumvielām? Uzreiz kā par olbaltumvielām tā viss lido pa gaisu. Es vēl gribēju, zinu, ko teikt. Tādu vēl atziņu par šo laiku. Liekas, ka es šo daru jau tik ilgi. Jā. Es gaidīju, ka es šodien svēršos. Jā. Un tad es apstījos, ka mēs sākām 16. oktobrī. Un ir sajūta, ka es to daru tik ilgi. Katra tā atteikšanās reize. Jā. Katra reize, kad es iedomājos par kaut ko garšīgu. Man liekas, ka tas jau ir kaut kāds mēnesis pagājis. Jā. Un tad es vienkārši sastopos atkal skatoties spogulī, ka pats. Es esmu vienkārši turpat, nekas nemainās. Un es atgādināšu 2 nedēļas tikai pagājušas, ja? 2 nedēļas. Vienkārši tās 2 nedēļas liekas tik ilgs laiks. Jā. Tu vienkārši dzīvo tā kā tādā kodā murgā. Nu, ne jau murgā, bet zini, kāpēc tā ir? Bet tas ir ar to labi, es piekopu tās fiziskās aktivitātes katru dienu kaut ko mazliet, 5000 soļu.
Bet tieši tas uzturs, tas ir tik liels izaicinājums. Bet te pašā laikā es arī nosvinu to katru mazo pārvarēšanu un uzvaru. Un tā kā, es jūtos tiešām tā kā kāds atkarīgais, ja es tā, šodien es, tā kā šo maltīti es izturēju, tā, šodien es tā kā šo vakaru es aizgāju gulēt, es izturēju, un es joprojām tiešām neesmu tā riktīgi sēdusies kaut kādus saldumus. Jā. Es varbūt man neiet tik labi ar tām galvenajām ēdienreizēm, jo diezgan daudz sanāk tomēr pasūtīt vai paēst, tā kā ārpus mājas. Tev tā sajūta ir tāda, tāpēc, ka tu esi ārpus savas komforta zonas un ārpus tās komforta zonas, ka tu izkāpti, tam prātam ir tāds, bet pāc, kaut kā savādāk un kaut kā tā kā nērti. Jā, bet es gribētu teikt, ka tu pie tā pieradīsi, tu visvieglāk pieradīsi tajā brīdī, ja tu iedos tos aizvietotājs, jo tie auzi cepumiņu, ka būtu, ka tajā brīdī, ka nevis ir, ka tev ir vienkārši jāturās, lai to neapēstu, bet ka tu apēdi aizstāji. Tas ir tas tā lielā atslēga. Es pieņemu izaicinājumus, pagatavošu, ielikšu storijā. Jā, yes, jo auzi cepumiņu. Es pat īstenībā, kad es tev teicu, lai tu uztaisi auzi cepumiņus, pēc uztaisi auzi cepumiņus. Malcīs. Jā. Un ļoti garšīgi. Apēdu vesels 5 vienā reizē. Bet ja mēs izējām, tas ir pilnīgas, tas, ko es tev varu teikt, tas ir pilnīgi normāla sajūta. Man šķiet, ka tā varētu arī būt viņa daudz nekomfortablāk, jo tu tur esi bijusi tāda veida, it kā tādos ierobežojumos diētā, kurā mēs atceramies, ka nav forši un jādomā par to un tā. Ja tu iedos aizstājēji un paēdīs pilnvērtīgi un šiftosi to prātu projām no tā, ka šits jau nav nemaz nekas. Un vēl viena atziņa, pat ja es pēdu kārtīgi un pilnvērtīgi, tiešām, nevis pieēdos, bet pēdu kārtīgi, tā, ka liekas, ka būtu gana, nav tā sāpa sajūta. Pietrūks tas punktiņš uz i. Jā, tas ir tas ieradums. Un es pēdu ļoti garšīgas pusdienas. Man reāli tagad gribētos apēst, attaisīt kaut ko garšīgu, kaut ko saldu, kaut ko. Man jau ir dateles un man ir viss kaut kas, ko es varētu. Rieksti. Tas nav tas, tu saproti. Šodien vienkārši tā kā man ir uzvilkts prāts, jo Elizabete neaizmiga un es biju plānojis viņas dienas, protams, kad kā vienmēr tas tāds atelpas brīdis un vienkārši gribas, es saprotu šo brīdi, kas tas ir, kas man liek manā prātā. Bet es tā kā turos, es tūlīt kaut ko padarīšu, pamāju, mēģināšu aizvirzītās domas, un tas ir grūti. Mēs esam sapratuši, kur ir tas izaicinājums, izkāpt ārpus tās komforta zonas un sajust, ka tur nav baigi ērti. Es ceru, ka tā sajūta pāries. Es būtu priecīga, ka tu man atsūtītu. Ir šobrīd gan 2 nedēļas pagājušas, pagaidām it kā vēl nevajadzētu, lai tu sūti vēlreiz ēdienreiz, bet es varbūt labprāt gribētu redzēt. Labi, vismaz šodien un rīt atlikušās. Tātad obaltumvielas katrā maltītē. Kā tev ar to veicās? Man jau jāatzīst, ka es pat nezinu vārdu. Instagram konts ir 2 ābeles. Marta. Es jau Martai rakstīju, neiet uz bitīti jūrmalā, noēdīs tas sauns. Nē, mēs ēdam obaltumvielām bagātas. Mēs ēdām omleti, un tas bija tas izaicinājums, kur es biju taupījusi 4. atkāpi tai dienai. Un es ieraugu to skūciņas un bulciņas, un viņas izstāsta ļoti labi, un es viņas nepaņēmu. Bet tā ir uzvara. Jā, tās ir, un katru dienu tādas mazās uzvaras, un pat ja tā ēdienkarte nav perfekta, un pat ja man nesanāk tās 3 ēdienreizes, vai šodien brokastīs bija smūtijs, kurus pieliku to keilu pulveri. Es nezinu, ka tās ir obaltumvielas. Nē, tās ir kā šķiedrvielas un vitamīni būs vairāk. Lakto. Lakto, jā. Bez piedama. Jā. Nu jā. Nevis tas pienspēks ar šokolādīti. Jā. Tur nebija tā vajag. Ļoti labi, man patīk. Es izstāstīšu īsumā, es Kristīnai saku, uzkodiņā lakto, pienspēks, riekstiņu banāns. Un es pēc tam skatos, tur ir paga. Šokolādes pienspēks rakstu mīļās sirds. Un viņa man saka, es tieši pārbaudīju tavu ziņu kā reizi un neteici, ka bez piedavā. Man jau bija aizdoma. Man patīk. Tad tu teici, ka tu paņem šo uz sevi. Jā, es teicu, ka es neprecizēju, tāpēc my bad. Jā, tas viņa bišķī padzēros. Tad obaltumvielas. Es cenšos, es pie tā piedomāju. Kā ir ar tām 2 mazākām maltītēm, 1 lielākas un 2 uzkodām? Uzkodas man aiziet mandeles, man patīk sauju paņemt, vai varbūt reizēm sanāk bišķī vairāk. Tādi 50 grami ir tas, kuru dienā pat var un vajadzētu.
Kas vēl man ir? Bet vajadzētu pafičēt, jā, laikam vajadzētu piefiksēt, tā cik ir tad es viss. tur apēdu tajā dienā. Labi, un tāda viena lielāka, pilnvērtīgā maltīte. Es nezinu, vai es varu tā izdalīt. Kā kuru dienu? Jā. Vajag atkarīgs, kas tajā dienā ir saplānots, ja es esmu kaut kur ārā, vai es esmu mājās, vai kaut kur braucu. Šodien man bija kārtīgi maltīte, tas bija Mr. Bunny kitchen, un tur es ēdu Gruboto? Nē, grūbas tās bija. Forši, jā. Ar tādu riktīgi foršu porciju ar bietēm tiešām ļoti laba porcija, tā kā šodien tu vari ar mani lepoties. Forši, super. Šogrē tādas nav. Bietas, vistas nav nekādas mērces. Jā, parādi tur arī. Te, kur laba. Jā, var redzēt. Jā, tur ir labi, tur ir grūbes, tur ir dārzeņi, tur ir vistiņa, bieta, brokoli. Jā, nu izcili. Un vēl es apēdu zemesriekstu snikeru, kas bija bez cukura pievienota. Kā viņi to dabūja gatavu, jo tur ir šokolāde virsū? Bez pievienota cukura. Šokolāde bez pievienota cukura. Nē, es nezinu. Es braukšu inspekcijā. Es iebažos. Es tā arī Martai teicu, ka esmu vienkārši kaut kāds cukura rangers pilsētā. Es tā izbaudīju. Jā, bet teicu, ka tas ir bez pievienota cukura. Jā, zini, kā ir interesanti, citreiz viņi saka, ka bez pievienot cukuru, jo viņi nepaņēma un nepiebēra, bet viņi paņēma produktu, kurā, piemēram, šokolādi, kurā bija pievienot cukurs. Un vēl jā, par rūgto šokolādi ir arī tas, ka viņu, labi, tas, kad varbūt būs nerelevanti vēl runāt par tādām lietām, ja tev ir 2. mēnesis pēc bērniņa dzimšanas, bet tas ir kā rūgtā šokolādi arī libido. Tas jau ir atkal. Jā, kļūst, bet bišķiņ, ja pat daudz, tad tām smadzenēm jau ir iedots to, ko viņam vairāk nevajag, bet ja mazliet. Es speciāli nevēršu vaļā šokolādes kārbiņu. Jā. Tāda mums ir 4 atkāpes uzturā. Cik bija atkāpes? Tad pa nedēļu. Droši vien, es vienkārši tā domāju. Tā kā es nesagrēkoju ar, nezinu, vai var tā teikt, tā kā es izvairījos ēst bulciņas, kūciņas, visādi šādas miltis, bet es ēdu 2 reizes suši. Droši vien tā ir atkāpe. Nē, atkarīgs kāda. Viena lietiņa, gan jā, par to grēku, tas arī ir, tas man lielā misija ir izmainīt tavu to uztveri. Jo par to jau uz baznīcu nevajag iet pareizi. Tas nebūs grēks, tas ir... Es to tā nebiju domājis. Jā, vai ne? Tas ir pierasts, tā teikt, jā. Bet, tā kā... Kas varētu būt suši, ja nav tās mērķis virsū. Kakao es uztaisu ar medus karotu. Man liekas, tā arī nav tāda kā. Nē. Ir dažādas versijas par medu, bet es viņu atļauju. Ja es skatītos tā kā to dienas, varbūt pat daudz rieksti, bet tās maltītes, es domāju, es tagad mēģinu atcerēties. Vai man slinkums piefiksē to visu, vai arī nesanāk, bet grūti arī atcerēties. Kas šodien pa dienu? Šodien ceturtdien. Jā. Baigās atkāpes nebija. Ja neskait to suši, un vakardien bija kaut kāds vakariņās, man liekas, bija makaroni ar kaut ko. Jo redz, tas, ko arī mēs ar tevi izrunājām, es tev arī atsūtīju tavu ēdienkarti, cik, nevar tagad atrast, bet ka tev pat pietrūkst kalorijas. Tev pietrūkst, jā, mēs pat pagājušajā, kad tikāmies arī par tām runājām, tavu apmēram 2000, pat vairāk kā 2000 kaloriju vietā, tu apēdi apmēram 1200. Arī tajās dienās, ka teorētiski nav it kā par daudz atkāpi, tik un tā uztura pietrūkst, tas nozīmē, ka tas ķermenis tur klāt. Jā, es vienkārši arī domāju, ka es nevaru tā uzreiz visu to dienu sakārtot. Loģiski. Bet es domāju, ka es skatos tajā virzienā. Tas lielākais bubulis, kas tur bija tie vakara izēšanās ar kaut ko tādu, ne pārāk foršu. Ko tu teikt, ja mēs nākamreiz, kad mēs tiekamies, mēs uztaisam maltīšu sagatavošanu iepriekš, teiksim, uz 3-4 dienām. Saliekam tev maltītes rekur leduskapī, kur tu paņem, uzsildi un paēd. Paga. Tiksim, zin kā, es gribu uztaisīt tos salātus, man ļoti garšoja tie salāti, es gribu viņus uztaisīt vairāk, es jau pasildīju pupiņas un tā. Super. Un tos cepumus. Labi, ar to tad jau būs, ja? Tas būs par šo nedēļu. Ideāli. Tad līdz nākošai nedēļai tas būs. Maltīšu sagatavošana iepriekš, tad ar to tu tiks arī pati galā šīs 2, tad tu skaidri zini, tā viena ir pilna ar olbaltumvielām, pilnvērtīga. Un uzkodiņām man ļoti garšoja tie salāti, es jums iesaku viņus sameklēt Madaras aplikācijā. Starp citu, tu neesi iepazīstinājies ar savu aplikāciju. Jā,
aplikācija Coacham, pēc kuras tūlīt arī Kristīna iestrenēties iekšā zālē. Viena pati, nevis viena pati ar mani, bet digitāli ar mani. Ja? Būs aplikācijā. Ja man tev jāatzīstās, es neizdarīju to vienu treniņu. Kāpēc man? Kas pulsēja pats. Jā. Es tiešām vienkārši svētdienā vīram saku. Jā, tu uztaisīji treniņu. Jā. Es tūlīt iešu. Kā tev liekas, kas bija tas, kas atturēja? Es nevaru, man ir kaut kāds bloks mājās trenēties, bet es to gribu, jo man vajag stiepties. Un starp citu, man ir veidojis kupurs. Aha. Tu zini tādu lietu? Jā, spondiloza. Tev ir tad... Es negribu būt tā kā tas... Kā viņš bija tas no bērnības? Zvanis? Jā, to īstenībā nevajag, jo viņu pēc tam taisnot ir grūti. Kaut ko bija stiepties un ne. Dziļā Varbūt tu varēsi muskultūra, man parādīt kādus vingrinājumus tieši tam. Tieši kā reizē aplikācijā ir stiepšanās vingrinājums. Tas, ko šodien tu darīsi, jo redz, kā aplikācija, tātad Coacham aplikācija, mīļie draugi, ja, kurā ir pieejams gan recepts. Laikam būs gads apkārt. Gads, jā. Apsveic. Tas taču ir milzīgs darbs. Paldies. Jā, nu tas ir es kā digitāls cilvēks, jo es kā viens cilvēks nevaru sevi piedāvāt individuāli, tāpēc es piedāvāju sevi digitāli, kurā tu vari droši skatīties receptes, treniņus, padomus un arī 7 dienu plānu, pēc kuras ceru, ka mēs līdz tam tiksim, bet principā ir 7 dienas, kurā tu vienkārši atver pirmdienā, es tev esmu pateikusi priekšā maltītes, ko es brokastīs pusdienās vakariņās. Tev ir treniņš, kurš tev tajā nedēļā ir paredzēts, tu vari izvēlēties vienu no 2. Un es domāju, ka tu šodien arī taisīsi šo, kurš būs 20 minūtes. Tā kā Kristīna ir pārbaudījusi visu, kas ir īstenībā vienkārši dabas brīnums. Jā, ka viņai viss ir kārtībā ar gan muskuļiem, gan visiem orgāniem, tikai 2 mēnešus pēc 2. bērniņa dzimšanas. Tas ir tā, ka, wow, daba tevi mīl. Paldies manam ķermenim. Jā, tiešām. Nu, lūk, tātad treniņu izdarīs vienā pati, un tas, par ko Kristīna runā, par kuru recepti, ir pie salātiem, proteīnas salāti. Ir arī man tādi, ko es pat arī vakarā atnāku mājās, lai es sapēdīšu visu, ja ir kaut kādas 4 stundas bijušas uz ēdienu, tad ir šie salāti, prismā ļoti ātri. Vienkārši samet kopā rīsus, pupiņas, oliņas, viss kārtībā. Tālūk, tad ar to tas ir skaidrs. Ja mēs runājam tālāk par pastaiga, tas tev nav problēma? Nu, ne katru dienu, bet es piečikoju, ka man tie 5000 soļi sanāca. Es tev varu parādīt. Jau šodien jau ir 4. Nebija viena diena. Nu, tas tāpat ir daudz, 9. Nu, jā, šeit nevar parādīt to dinamiku. Jā. Es rādu vislielākos. Super. Labi, tas tev, pastaigas tev nesagādā grūtības, tas ir superīgi. Nu jā, vienreiz dziļo muskuļu treniņš, bet mēs viņu tad uztaisīs šodien, tā kā ir tā nedēļa no pagājušās nedēļas, vēl ir 7. diena, nekas nav nokavēts. Patīk, kā to ar mani kopā atrod risinājumu. Nu redz, un atrast, kas ir tāds ātrs variants, kā sev iedot tasītais saturu, lai ir kā sevi nomierināt. Kā tev liecās ar to? Nu, es paliku pie domām par to. Jā. Man ir tā kladītas, galvenais, man viņi ir arī sporta somā. Es domāju, kurā brīdī es varētu viņu paņemt un parakstīt un tā. Un es domāju, ka šodien ar tevi kopā, tad varbūt es pierakstīšu kaut kāds atzīmes, bet redz, kā mums tam viss. Nu, tā visu laiku tev tā ir dzīve, bet jā. No augstās peldes ir kas tāds, ko tu plāno vai ne, arī atstāt? Jā, es plānoju, es domāju, varbūt brīvdienās man sanāks. Ideāli, tad tas varbūt ir tā pierakstīšana dienas grāmatā un augstās peldes, kā sevi uzlādē. Tēja un tas kakao ar medu man arī ļoti patika. Jā, nu kolosāli. Labi, nebūs nekur tev kur sprukt. Būs jāaiziet mazliet pastrādāt. Pastīsimies, kur uzdevumu, kādu mēs dodam uzdevumu mūsu skatītājiem, kas arī grib kaut kā mazliet uzprašināties ar šo. Jā, es teiktu, šī viena jauna recepte nedēļā, jebkāda, kas tā var būt. Lejupielādējiet Madaras aplikāciju. Vai nu? Tur jums ir arī mēneša atskaita aplikācijas abonentiem. Jā, mēs tiekamies reizi mēnesī Facebook grupā, kurā mēs varam kopā izmērīt. Facebook grupā var likt savus receptus. Es jau ieliku mēneša
vienkārši nedēļas produktu un cilvēki ir forši. Jā, tu neesi vēl, es tev pievienošu, jā. Vai no manas aplikācijas, vai vienkārši jums ir kāda ģimenes kolosālākā, veselīgā recepte, ar kuru jūs gribat padalīties, to uztais vienu recepti, ja tu vēl viņu ieliktu Instagramā. Jā, storijā ieliciet, ieteguēt mūs, lai mums tāda priecīgāka. Un mēs ar to noteikti arī padalāmies tālāk, jo patiešām kopā darot, kopā motivē viens otru. Tas ir vispār pat zinātniski pierādīts, ka vieglāk ir kaut ko darīt, ja tu dari kopā. Ja arī negribas dalīties, vienkārši uzdevums nākošo nedēļu, jauna recepte, pilnvērtīgai veselīgai maltītei. Iekļaujiet receptē olbaltumvielas, jo, man liekas, ka daudzi nesaprot, kas tas ir olbaltumvielas. Jā. Nu, redz, olbaltumvielas, tas ir labs jautājums, jo tieši tā arī ir, ka viens ir, ka liekas skaidrs ir jāiet pilnvērtīgi un sabalansēt. Yes. Ko tas nozīmē? Labi, ēdīšu, ko man darīt. Olbaltumvielas, kas tas vispār primāri ir? Olbaltumvielas ir gaļa, zivis, piena produkti, skābu piena produkti izcili iekļaut savā uzturā katru dienu. Krievu zinātnieks, kas ierosināja sākt dienu ar skābu piena produktu, piemēram, rjažinku vai kefīru vai biolakto, viņš pat dabūja Nobela prēmiju. Farmācijas muzejā ir tāds tā kā jogurta trauciņš pie visiem medikamentu paciņām arī klāt, jo tas patīk mūsu zarnu mikrobiomam un tas tāds ilgdzīves atslēga. Tie ir pākšaugi, lēcas, pupiņas, turku zirņi un tā tālāk. Tie ir arī rieksti gan mazāk, viņi iet vairāk uz taukiem, olas, protams. Tātad, ja nu kāds tur saka, nu tā skaisti, tā kā es nevaru ēst ne olas, ne tur to, nu tad skaties, varbūt var iekļaut zivis. Ja no pākšaugiem liekas, ka pūšās vēders, tad mums vajag viņus pirmkārt noskalot, ja mēs ņemam no bunžiņām, otrkārt iedot otro iespēju savam vēderam, ja. Treškārt, ja tu ēd jau, esi jau 5., 8., 7. reizi ēd tās pākšaugus tur mēnešu laikā un tāpat pūšas, tad es ierosinu paskatīties, kas ir ar to zarnu mikrobiomu, vai pūšas tikai no tiem pākšaugiem, vai tomēr pūšas no viskaut kā. Un tad jau vajag aiziet. Pie gastroenterologa nav tāls ceļš meklējums, aiziet, paskatīties, saprast, kas tur notiek. Un es tomēr gatavojos treniņam, tad jūs lejupielādējiet Madaras aplikāciju. Jā, tiekamies tur un tiekamies arī nākošajā epizodē. Nu, mēs tā reiz pa 2 nedēļām plānojam iziet pie jums šādā formātā. Jā. Tāks, vēdera dziļo muskuļu. Nu, kurā labāk atbalsta persona, kas vienkārši saka, ej, lūdzu, trenējies, es tikmēr pasteigāšu ar tavu mozulī. Un man soļi savākās. Es skatījos, man nebūtu dienas soļi. Katriņ čūči saudi. Oi, cik labi, paldies tev. Protams.